personiski, ja, tad tos četrnieku var skatīties tās izpausmīgas, kur manī ir kaut kas tāds, kas ir saistīts ar, kā es pārvaldu savas lietas, savu dzīvi. Ne mana partnera dzīvi, ne mana bērnu dzīvi, savu dzīvi, jo, ja kāds jau skatījās arī tos, ja vēl nedir pēc tam, bet kā ziņā tā četrnieka bildē jau skaisti parādās, kā imperators un imperatori ir kopā roku rokā, jau viņi kopā ir, ja, viņi ir imperatoram pie kreisās rokas jau, ja, un tā kā bišķi tā kā uzsolīti atpakaļ viņš, un bildē viņi priekšā satiek magu, pirmo enerģiju. Tātad tā ir zīme, kad es eju pa savu ceļu. Tā kā simboliski parādīts. Tad pēc sagatavās enerģijas atkal jumtīsies jautājums, vai es dzīvoju savu dzīvi un es eju pa savu ceļu. Viņš vienkārši celsies atkal, tāpēc, ka pirmā enerģija ir sakņu enerģija. Četrniekam, ja? Tā kā atkal būs tas mūžīgais jautājums, ja es kaut kur neesmu, kaut kur vienkārši metājos uz vienu pusi, uz otru pusi, tad te būs tas atkal tas aicinājums saprast, vai es eju pa savu ceļu vai ne. Sievietēm izpaudīsies sajūtās, ka ir svarīga stabilitāte, materiālā stabilitāte. Nu tā, tieši runāsim, ja? Ļoti svarīga materiālā un, bet materiālā nevis tikai kā naudas veidā, bet tieši, kad, kad ir šī māja vai tas miteklis, ir, ka visam pietiek, ka viss ir, tev vispār nav jāuztraucās par resursu materiālu. Un četrnieku sieviete ar savu pārliecību, par to, ka viņa ir uz sava ceļa, ar tādu pārliecību, ka tur ļoti liela pārliecība un ļoti liels atbalsts. Tāpēc, kad jūs pavērojāt simboliski, arī 4 ir ugunskurs, ja? Bet tāds maigs, silts, pie kā var apsēsties un ir tik labi. Un ir tāds pilnīgi, beidzot, kaut kāds tāds miers iestājās, ja? Tas ļoti maigs siltumiņš. Es padalīšos, pat tikai redzu, es tad bišķi priekš simbolikas pavācu, kurš viņš tāds, man tieši tūsā patīk, viņš tāds maigs, viņš tāds lielais daudzums, viņš ir sagrūzdējis, jā, tu skaties, un man ļoti patīk, ka ugunskursam naktī, sevišķi kaut kur ārā dabā, tu skaties viņā, un viņš tur runājās grūzd, kaut kas sprakšķi, un tu vienkārši aizspēldi kaut kur tā kā tādā meditatīvā pēc stāvokli, tāpēc, ka ir tik labi. Un harmoniskāk, jā, viņas ir realizē, viņa arī kaut ko dara, jā, naudī nāk visforši, bet ja viņai ir jāuztur viss, nu tā, ka ir jāuztur tas mūris, jāuztur viss, tad ir tas graujošais moments nāk. Nu, teiksim, kaut kādu brīdi to var kaut kādu brīdi, bet tāpēc jau arī pats četrnieks parāda, kad ir kopā. Pirmajā mēs sapratām magu atsevišķi, jā, viņš tur meklē savu ceļu. Otrajā mēs sapratām, ka mums ir tāda intuīcija sajust sevi un caur citiem redzēt arī savu spogulīti un tā tālāk. Trīniekā mēs skatāmies, jānāk tā pārpilnība, bagātība, auglība, radošums un arī tā materiāla, tieši tā naudas plūsmiņas izpaušanās un četrniekā mēs atkal nonākam pie tās fundamentālās stabilitātes un vispār, kad ir fundamentam jābūt formai. Man ir vēl joprojām uzliek uz pauzi šis jautājums, kas ir mans ceļš, vai es eju pa savu ceļu. Un sakot tā, tad man jānoformulē. Prātāk tā sajūta, jā, es jūtu, es redzu to ceļu, es eju pa viņu, tāpēc, ka es ļoti daudz, ko esmu pateikusi nē, kaut kādām sabiedrības vai pieņemtamajām dogmām un stereotipiem un noteikumiem. Es jau daudz kur izlecu pati pa sevi, kā es gribu, ja? Tas ir tāds neērtais ceļš tādā brīdī, kāpēc tas ir neērti, tāpēc, ka nav bijis piemērs. Nu, tāds, šī gadījumā būtu jābūt četrnieka piemēram, tas ir tēvs kā piemērs, un trīnieka piemērs ir mamma. Bet jūs redzat, kādiem laikiem esam gājuši cauri, un kā viena frakcija jādziedina tā arī otra, ja? Un tāpēc bildē ir, kad abi ir, kur kopā satiekās. Šī ir pirmā bilde, kur viņi ir abi tā kā kopā, kur viņi ir satiekās. Ja tur tā kā viņi izdalīti 1, 2, 3, tad četrniekā ir jau kopā. Lai būtu viegli kopā, mēs ejam kopā ar kādu. Un tas ir partneris. Tāpat nav, ziniet, attiecību modeļi ir dažādi. Mēs par to pie sešnieku runāsim. Tagad neiet runa obligāti jābūt precētam vai jādzīvo kopā. Dieniņās ir tik daudz dažādi varianti, kā šodien jau var darīt, ka tas nav stereotips, ka obligāti tagad zem viena jumta jādzīvo. Nē, tā miedarbība imperatoram un imperatori var būt dažādas. Un tas būs interesanti, pie sešnieku mēs par to parunāsim, tāpēc, ka sapricināsim veselu kaudzi ar stereotipiem, bet tā arī var, jā, tā var. Tieši tā arī to var. Un jāiet tālāk, jo kas ir ziediņš četrniekam? 7. Uzvara, drosme, izaugsme, attīstība. Un kopā 3 un 4, bet tāpēc, jā, sievietē šis četrnieks ir viņa tas iedrošinātājs, kas arī tā kā pastumi bišķītiņās vai iedod tādu drosmi, tad pasties, ka labas iespējas, tad izdosies, pasties, ka labi sanāk, paskat, kā, visu laiku tā kā čukstēs tos labos momentus, lai viņš tā kā tiektos un atrastu sevī šo imperatoru, ja, un noticētu sev, jo, ja viņam nav bijis tēvs kā piemērs, ja, tad tālāk nāk partneri, kas iedrošina, vai arī, ja ir mamma arī var būt spēcīga, bet nevis tā, ka viņa tā ir valdoša, skaldoša, ja, bet ka viņa saprot, ka viņai aug dēls un ka viņam vajadzēs šo iedrošinājumu, lai viņš sajustos kā, ka viņš var visu šai dzīvē, ka viņam izdosies, kad ar to viņa arī viņu pamudinās, vai kā tā labi izdodas, tu pamēģini, ja, bet viņš tā, ka es ņem no tā darba piedāvā viņam, pamēģini, ko tu vari zaudēt, tu tikai iegūsi pieredzi īstenībā, un ļoti labs variants. Tā notiek, ja, ka tu redzi, un ka tu vienkārši ir skaidrs, ko tev cik daudz vajag, jo katra ģimene būs savas vajadzības, savi limiti, un tu redzi, kā naudiņa ienāk, kā naudiņa aiziet, ja, līdz ar to tas ir svarīgi, ja izmantojās tāds miers un pārliecība par to, ka, ok, tu vari vairāk, un galvenais šis moments, ka tu vari vairāk, jo vecajā versijā teikt, tev cik ir, sadzīvo, manā gadījumā tas ne. Es jau redzu, ka es vienkārši palieku arī pati nervozi, es redzu, ka mums vajag vairāk, ja, un mēs varam to vairāk sadarīt, tad es labāk nofokusēsies uz to, ka mēs varam, domājam, daram, mēs attīstamies tālāk, nekā tagad krītam apakaļ kaut kur vai mēģinām kaut kādus, ir labi, kā ir jāizstiek. Mūsu ģimē, vismaz, kamēr es šeit būšu,
Tas tā nebūs, bet tas nav tā, ka es tagad pārņēmu vadību, ne, vienkārši dod to impulsu un caur sarunu, caur komunikāciju ar savu partneri, mēs nonākam pie tā, ka viņam ar tas rezonē. Tiešām vienkārši viņi, kas kāds spēks, es arī runāju individuāli, ka meitenēm, četrnieku meitenes, vai arī, ja viņam saknīties, arī ir četrnieks, viņš var jāiemācās kļūt par to, to četrnieku ir kā, bet jums ir spēks, kad jūsu laukā daudzi vīrieši var izaugt par spēcīgiem vīriešiem, ka viņi sevi var atrast. Un gudra pārvaldoša sieviete, viņa būs mierīga, viņa būs maiga, kad viņa būs tādā garā tik spēcīga, kad viņa paskatās uz tevi, viņam, es zinu, ka man izdosies šī diena, tāpēc, ka viņš šodien man paskatījās, ka viņa vienkārši aizrāda tādu jaudu, jo es ticu, ka tev izdosies. Es zinu, ka tu izdarīsi labu darbu, un es tevi novērtēšu par to, ko tu, un paldies tev par to, un galvenais es paldies cerīgi sievietēm uzņēmējām, ka mitas 4 saka, meitenes, sākiet paldies saviem darbiniekiem. Esiet cieņā, nevajag tur hierarhiski, tu tur apakšā, es tur augšā, nolaidies līdzvērtīgā, ja? Līdzvērtībā. Var darīt biznesu, nav cilvēki, kas ir bijuši pie varas, un kurus mēs zākājam. Es vienmēr saku, iedomājieties, ka tas ir maziņš bērniņš, ceļš sievietes, iedomājieties, kas arī turējuši tikko svaigi piedzimuši bērniņu rokās. Viņš arī ir tāds pats, un viņam ir traumas apakšā. Un tas ir sekas. Tas ir sekas neizdziedinātam iekšējiem bērnam. Viņš ir paņēmis tik ļoti līdzi to savu bērnības sāpi, tik ļoti līdzi, ka tagad dabūna visi trūkties. Vienkārši jūs visi, vienkārši par to, ka man bija slikti, man nebija tēvs blakus, vai man nebija tur tas, Visi jūs dabūsiet. Bet viņš arī šādi cilvēki, kas arī veido šādas situācijas, mums ir māca saskatīt šo disharmoniju ģimenēs un radi savā ģimenē šo harmoniju. Pievērs uzmanību, kas notiek tavā ģimenē. Jo pie pozitīva četrnieka nekad nebūs varas līmenī kaut kas degradējošs. Nekad. Tāpēc, ka viņš tevi nepaceļ augstāk par citiem. Viņš ir līdzvērtīgs kopā ar visiem.